4.13 uzdevums no uzdevuma krājuma. Ķermenis brīvi krīt no 270 metru augstuma. Sadala šo augstumu 3 posmos tā, lai katru no tiem ķermenis veiktu vienādi ilgā laikā. Tā vietā, lai rakstītu dotos, uzzīmēsim zīmējumu un zīmējumā iezīmēsim dotos. Tātad šeit ir kaut kāds ķermenis, kurš krīt lejā no augstuma H. Tātad šeit ir augstums H. Un H ir 270 metri. Un mums ir jāsadala viss augstums 3 posmos. Tā, lai katru posmu veiktu vienādā laikā. Tas, kas ir skaidrs, ka sākuma ātrums ir 0, tātad sākuma pirmais posmiņš būs īsāks, otrais būs garāks, trešais būs vēl garāks. Jo tas ķermenis arvien ātrāk un ātrāk kustās, tātad kustās pātrināti, kā rezultātā arī attālumi veiktie vienādos laika intervalos palielināsies. Šim uzdevumam ir vairākas pieejas, kā risināt. Un izdarīsim tā. Tātad šis būs pirmais posmiņš. Tad būs bišķiņ garāks posmiņš. Un pēdējais posmiņš būs vēl garāks. Teiksim tā, šis ir S1, šis ir S2, šis ir S3, un visi šie S1, S2, S3 kopā veido 270 metrus. Divi veidi, kā atrisināt uzdevumu. Pirmais veids ir tāds. Ja mēs atceramies ideju, ka S1 pret S2 pret S3 vienmērīgi pātrinātā kustībā, ja laika intervāli ir vienādi, tātad pirmais laika intervāls, otrais, trešais, pie nosacījuma, ka sākuma ātrums ir 0, vienmēr būs attiecībā 1 pret 3 pret 5. Tad mēs varētu pateikt tā, ka S3 ir 5S1 un S2 ir 3S1. Un tad kopā mums sanāk, tātad šeit ir vienkārši S1, šeit būs 3S1 un šeit būs 5S1. Tas, ko mēs iegūstam, ka S1 plus 3S1 plus 5S1 ir 270 metri. 9S1 ir 270 metri. S1 ir 270 dalīts ar 9. Un tas ir 30 metri. Tad S2 ir 3S1, ir 3 reizes 30, tātad 90 metri, un S3 ir 5S1, vai atlikusī daļa 5 reizes 30, 150 metri. Šis ir viens veids, kā atrisināt uzdevumu. Bet, protams, mēs varētu pieņemt, ka šo ideju mēs esam aizmirsuši, nezinām. Un kā mēs varētu darīt? Mēs varētu mēģināt aprēķināt visu krišanas laiku.
Ja mēs zinām visu krišanas laiku, sadalīt to visu laiku vienādos intervālos un vienkārši aprēķināt nepieciešamos attālumus. Nu, pamēģināsim izdarīt to šādā veidā. Rakstam, ka H ir GT kvadrāts dalīts ar 2. No šī izsakam laiku. T ir kvadrāta sakne no 2H dalīts ar G. Tālāk. Aprēķinam laiku. T ir 2 reiz 270 dalīts ar, pieņemsim, ka 10. Ir dalīts ar 10. Un kvadrāta sakne no 54 ir 7,35. 7,35 un izdalam to ar 3. Iegūstam 2,45. Attiecīgi T1 ir T2, ir T3, ir 2,45. Risinājumi ir dažādi, un tās ir sekundes. Risinājumi ir dažādi. Sāksim ar pirmo ideju, ka S1 ir GT1 kvadrāts dalīts ar 2. Un liekam iekšā skaitļus. Tātad 10 reiz 2,45 kvadrātā dalīts ar 2. Tātad 2,45 kvadrātā. Man sanāk 30,0125, kas ir 30 metri. S2. Tagad ir uzmanīgiem jābūt. Ja mēs liksim GT2 kvadrātā dalīts ar 2, tas, ko mēs aprēķināsim, mēs būsim aprēķinājuši šo visu attālumu. Bet mums vajag tikai šo mazo. Tātad mums ir jāaprēķina GT kvadrāts dalīts ar 2 mīnus tas, ko mēs tikko ieguvām. Tātad rakstam S2 ir GT2 kvadrātā dalīts ar 2 mīnus S1, kur mēs aprēķinājām. Un uzmanīgi, nevis GT2, bet mums vajag tad GT2 plus T1. Bet ir vēl viens veids, mēs varētu arī rakstīt tā, tas ir vienkārši V0 T2 plus GT2 kvadrāts dalīts ar 2. Un tas, ko mēs zinām, ka tas V0, šeit V0 ir 0, bet šeit mēs varētu pateikt, ka te ir V01. Nu, tad nosauksim to par V01. Un mēs šo V01 varam aprēķināt. V01 ir V0 plus GT1, jo T1 ir laiks no šī punkta līdz šim punktam. Un tas ir vienkārši G reiz T1 ir 2,45. Attiecīgi
liekam kopā, liekam skaitļus iekšā. S2 ir 2,45 reiz 2,40. Tā, nepareizi. Nevis 2,45, bet 24,5, jo 2,45 reiz 10. Liekam iekšā. Tātad S2 ir 24,5 reiz 2,45 plus 10 reiz 2,45 kvadrātā dalīts ar 2. 2,45 reiz 24,5 ir 60. Un šādus skaidrus mēs jau bijām izrēķinājuši. Tur ir 30 plus 30. Man sanāk, ka tur ir 90 metri. Un tas ir tieši tas pats, kas mums sanāca ar šo metodi. Pagaidām atbildes sakrīt. Nu, un tad S3 būs V02 reiz T plus GT kvadrāts dalīts ar 2. Protams, tas ir T3. Un V02, tas ir ātrums tieši šeit, V02, šajā te punktiņā. Šeit sākas trešais posms. Nu, un tad jautājums, cik ir V02? Un V02 ir G reiz T1 plus T2. Un 2,45 plus 2,45 ir 4,9. Sanāk 10 reiz 4,9 ir 49 metri sekundē. Attiecīgi liekam iekšā. S3 ir 49 reiz 2,45 plus 10 reiz 2,45 kvadrātā dalīts ar 2 ir 49 reiz 2,45 ir 120. 120,05, bet tas ir neievērojami. Plus šī te daļa ir tieši tāda pati, kā pirms tam, tie ir 30. Man sanāk 150 metri. Tieši tādas pašas atbildes, kā ar iepriekšējo metodi. Ja tu atceries iepriekšējo metodi, super. Ja tu viņu saprati, ja tu atceries šo ideju. Bet, ja tu to neatceries, var arī gana vienkārši, vai netik vienkārši, kā nu kuram tas liekas, izrisināt šos uzdevumus un tiks iegūtas tieši tās pašas atbildes. Uzdevums atrisināts. Tātad sadalījām 3 augstumos tā, ka visi posmiņi ir veikti vienādos laikos. Tagad jautājums, kādi ir šie augstumi? Mēs sadalījām 3 posmos, kā prasīts, bet mēs varētu arī uzrakstīt, tad kādi ir tie augstumi. Nu, ir skaidrs, ka šī atzīmīte būs tie izrisinātie 150 metri. Šeit būs 150 plus šie 90 metri. Un šeit būs 270. Tātad augstums te ir 270 metri. Es uzrakstīšu varbūt ar citu krāsu. Un nedaudz rasnāk. Tātad te ir 270 metri. 270 metri.
Pēc tam šeit ir par 30 metriem mazāk, tātad 240 metri. Un šeit ir par 90 metriem mazāk, tātad 150 metri. Uzdevums atrisināts.